Vakardien atvērtās pozīcijas pašreiz ļoti labā profitā. Uzlikts uz break-even. Es domāju, ka būtu vērts mēģināt mest klāt un turpināt iet ar flow. Pašreiz ir tā, ka mums ir šī te seller zona, diezgan heavy seller zona. Nekas viņam nesanāca. Pašreiz notiek tāds retesting šai seller zonai. Un kamēr tas retestings ir, iepriekšējā izsolē viņš sevi nerauj iekšā, mums informācija pašreiz ir tāda, mums sēž viens liels bajers šeit, un šitai te vikā apakšā šeit ir seller absorpcija. Tagad atkal seller mēģina pušot. Un es domāju, ka mēs varētu pamēģināt ielīst papildus bajām. Pašreiz mums ir tādas nesliktas absorpcijas. Nesliktas absorpcijas seller pušo, bet no viņi dominē. Pašreiz viņi dominē. Jā, bajeri bišķītiņi dabū pie bala, tā lokāli. Kaut kur vajadzētu mest klāt. Nu, tagad man interesē, kas notiks šeit. Sagatavošu lielāku lotsaizu. Kas tagad būs šeit? Jā, re, ko selleri dara. Selleri pašreiz pušo un dominē. Pušo un dominē. Jā, pašreiz vēl nevar neko darīt. Pašreiz vēl neko nevar darīt. Bet kaut kādu weakness sagaidīsim. Un rīkosimies. Metīsim klāt. Un bajeri augšās feilo. Bajeri feilo augšās. Labi, bišķiņu uzgaidīsim. Kaut kur gribētos piemest klāt. Mēs tagad esam uz geksa. Tā. Es pamēģināšu piemest šeit uz geksa. Un stops man ies. Stops man ies. Es gribētu zem value area low laikam būt, jā. Tā, es tūlītās konfirmēšu. Mēs esam tieši uz geksa. Žēl, ka es neredzu nekādu informāciju. Nu, ne, es neredzu iniciatīvu, bet mēs esam tieši uz geksa. Pašreiz tā no lielajiem kontraktiem mums ir tikai viens sellers. Šeit sev parādījis. Mēs esam tieši uz geksa. Un tur arī gribētu es mēģināt, jo geks, jā, tad ir šī te izsole, kur pašreiz mēs neesam viņā ievilkt iekšā, bet, nu, ja ievilks, tad gribētu redzēt, kas būs šeit. Jo šī varētu būt labākā rejection zona un upside turpinājums. Jo ir vēl viena lieta, kāpēc nesītos uz selu, jo visa šī te zona, tā, jā, no 3900. Līdz 4500. Šī visa mums ir uz doto brīdi negatīvas gammas zona. Tātad, ja te sākās kaut kādi trendi šajā te zonā uz doto brīdi, tad viņiem ir amplifying raksturs tiem trendiem.
Pēc, kad dīleri met klāt degvielu. Ja tirgus tiek pušots augšā, dīleri metīs klāt degvielu, un vēl vairāk viņi pušos augšā. Tā kā es domāju, ka šis pašais tāds temporary uh, mini fair value, un mēs mauksim augšā, prям, turpināsim ritīgi maukt augšā. Līdz pat 4500, kuri ir savukārt pozitīva gama virs šīs te zonas, un tur. Es domāju, ka tādu mēs varētu atrast tādu prям jau fair value un uz laiku nokorektēties. Pavilkt sev iekšā negatīvajā gāmā, paspaikot asāk apakaļ augšā, uztaisīt kārtīgi fair value un turpināt apsēdi. Es to pašreiz redzu tā. Jā, nelien neviens ir kaut kādi maziņie, ir kaut kādi maziņie sellerīši te apakšā. Nu, 47 kontrakti, 48 kontrakti, vēl tādi maziņie sellerīši, bet tāds prям lielais selleris uz doto brīdi nelien ārā. Bet mēģina viņi mēģina selot, tas ir fakts. Nu, reku Bayeris, kurš uzreiz paņēma iniciatīvu momentā, tirgus norēģē. Un ir ļoti labi, ka ir aktīvais sellings. Ir ļoti labi, ka viņš ir, jo tas tik dos degvielu skvīziem uz augšu. Ja viņi tik agresīvi turpina mēģināt selot, jā, tad vienā brīdī viņiem tās pozīcijas būs jālikvidē. Tas iemet baistopu tirgū. Bām! Fuj, baistopu nu jā, baistops, aktīvs tirgus orders. Tā kā nu redzēs, fingers crossed, nu ja viņš te ievelk sev iekšā šitai te izsolē, tad redzēs, kāds būs iznākums, kā viņš te uzvedīsies. Ja viņš sevi šajā izsolē neievelk, es gribētu būt Bayeris uz Geksa. Informācija tāda švaka priekš Bayer šobrīd ir, bet es negribētu hezitētot un lekt iekšā, cik vien tas iespējams, lekt iekšā, kā viņš uzvedās. Jā, bām, 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 un tik mauc augšā. Tādi šārpi dropiņi uz leju, un tik turpina maukt augšā. Jā, tā kā tos es gribētu monetizēt, jo ja viņš šitāds kļūst jobnutīs, tad viņš vienkārši pūš augšā, tā kā uz kaut kādu, tā kā viņam kaut kāda turbīna būtu pieskrūvēta. Vienkārši mauc un mauc un mauc un mauc. Šo. Redzēs, kas būs šo pozīciju. Damage nebūs liels, 300 zaļie vai šie pohoj. Azoto upside potentials ir ļoti labs.